Egita, tu jau noteikti esi ievērojis. Mums parasti raidījumā pārmaiņas piedzīvo telpas ģimenēm, telpas kolektīviem, visu laiku kompromiss. Jā. Bet šoreiz tā nebūs. Jā, šoreiz mums ir Roberta. Jā. Jauna, skaista, ļoti kolorīta, un viņa dzīvo viena. Līdz ar to visa telpa varēs būt tikai viņai vienai un tikai ar viņai vajadzīgajām lietām bez kompromisiem. O jā, kādu tieši telpu viņa ir mums pieteikusi, to mēs tūlīt dosimies noskaidrot. Tā, mani sauc Roberta, es dzīvoju šeit viena, es strādāju marketingā, un brīvajā laikā man patīk būt pie dabas, būt ar saviem tuvajiem, patīk māksla, mūzika, ceļot ļoti patīk. Mājas priekš manis ir tāda tā kā miera osta, priekš manis mājas vieta, kur uzlādēties, kur atvilkt elpu, kur sagatavoties nākamajiem piedzīvojumiem, nākamajiem pārbaudījumiem, tāds tā kā bāzīte. Telpa, ko es pieteicu, ir mana vienistabas dzīvokļa galvenā, var teikt, istaba, kas izpilda ļoti daudzas funkcijas. Šī ir gan mana guļamistaba, gan mana viesu istaba, gan mana darba istaba. Lēnām gadiem ejot esmu šo vietu tā kā vijusi kā savu ligzdiņu, likusi pa mazlietiņai klāt, pa kādam spīvdumiņam, pa kādai spalviņai, un kaut kas te beigās ir sanācis, bet nedaudz pēc ligzdas. Šis dīvāns man ir ļoti, ļoti mīļš. Es to ieraudzīju un nevarēju pamest veikalu, to nenopērkot. Man jau tas ir dažus gadus, un to es gribētu paturēt. Čau, Roberta! Čau! Mēs esam klāt! Prieks iepazīties. Pastāst, lūdzu, tās pirmās emocijas, kad tu uzzināji to, ka mēs būsim klāt. Beidzot, paldies par palīdzību, man šito vajadzēja. Kāds interjers kopumā tev patīk? Man patīk spilgti. Man šķiet, ka to varbūt var pēc manis pateikt. Ko tu noteikti negribētu tur redzēt? Spilgti, bet ne pārāk spilgti. Tā tomēr arī mana guļamistaba. Bet lai forši uzņemt arī draugus. Jā. Ciemiņi arī gan jau ka nāks. Man patīk šo istabu saukt, es iedomājos ne viesistaba, bet visistaba. Jo tur notiek viss, tā ir visistaba. Cik forši nosaukums? Es domāju, IKEA vajadzēs turpmāk ieviest veselu šovrūmu. Visistabās. Jā, jauna kategorija. Vai ne? Mums aptuveni ir skaidrs, kas varētu būt tavā istabā. Mēs ar Egitu dosimies to apskatīt. Tagad vajadzētu atslēgas, un mēs ejam. Čau! Sarunāts. Čau! Wow, cik gaišs! Wow! Šis ir tas. Ričuks? Skaidrs jau, kāpēc viņš ir dzīvoklī, bet jāatrod viņam kāda feināka vieta, tā, lai nav pa ceļam. Tas varētu būt sarežģītākais uzdevums. Mums vienu sezonu mēs taisījām riteņu darbnīcu. Un no turienes mēs mācījāmies to, ka ričuks var kārt pie sienas. Varbūt te arī ir variants. Skaties, piemēram. Mēs viņu te tā... Ir jau ideja. Un tā hlibits pie sienas. Tā, lai durvis nevar atvērt, ja? Nē, neuzreiz. Es tevi sapratu, jā, bet tad ir jāskatās, vai ņemot vērā visas pārējās svarīgās nianses, kur un kā mēs viņu varēsim iegrozīt. Es paturēšu. Tev tur daudz vairāk vietas uzreiz ir, vai ne? Man ir, jā. Es te varu uz dančus jau taisīt. Tad tu varētu turēt regulāri, kad ir ballīti šeit. Zini, kas man uzreiz šķiet baigi forši, ir tieši tas garais galds aiz tevis. Viss garu logu, ļoti gaišs un skaists. Gaišs smuki strādāt un arī spožs skats uzreiz acīm ir, kur ieskrieties. Jā. Radoši domāt, jo Roberta ir ļoti radoša meitene. Tas ir arī vēl viens moments. Zini, ko es pamanīju? Tādu mazu improvizētu jau altārīti. Kad ir tās mazās svarīgās lietiņas, kur ir svecītes, tāda svecīte, tur ir bildīte, te ir būdiņa un bunziņas, tās lietiņas, kuras ir forši, kad ir organizēts vienā stūrītī. Ko tu domā par apgaismojumu? Kur žalūzijas ir, var aizvērt ciet, bet aizkars nevar pielikt, tāpēc, ka tur tas galds ir. Tas ir tas, kas ir jāpadomā, jo aizskari padara telpu daudz, daudz mājīgāku. Vēl viens izaicinājums ir
tik nelielā telpā, kur viss ir kopā, tomēr ielikt krāsas, tādu košumu. Bet nepārāk daudz, jo mazā telpā arī nedaudz var reizēm būt par daudz. Mierīgi, jā. Šeit būs jāatrod līdzsvars, tā, lai ir varbūt ne tik balti, kā ir šobrīd, bet ienesam arī kaut kādus toņus iekšā. Skatītāji, ik viens no jums, kam ir varbūt vienistabas dzīvoklis ar nišu un ričuku tajā, skatieties vien tālāk, mēs visu atrisināsim. Ķeramies klāt darbiem. Skatītāji, varu atklāt mazo noslēpumu. Pirms brīža Roberta nākot šeit pie izlozes skapja uzreiz teica, es jau izdomāju stratēģiju. Jā. Tad lūdzu pastāst, kāda ir tā stratēģija? Braucot šurp, man skanēja prātā viena no manām mīļākajām dziesmām, un viņas nosaukums ir 212. 212. Un tad man likās tā ir zīme. Iepazīstināšu, protams, arī raidījumu skatītājus ar šīm te sadaļām. Un mums ir interjera priekšmetu budžeta kategorija, mums ir plānošanas kategorija un arī īstenošanas realizēšanas kategorija. Klau, īsais jautājums, kuru no lietām tu tā kā, baigi negribētu? Slinkums skrūvēt. Jā. Slinkums skrūvēt, tur man ir vislielākās cerības. Pārējos es vēl varu piedot. Viņai patīk. Un tad es aicināšu, ja man nepaveiksies. Ja būs, mēs visi sarunāsim. Nāšu palīgā. Labi. Ko, ķeramies klāt? Kā bija tā dziesmas? 2. Labi, tad budžeta kategorijā mēs izvēlamies 2, un te mums tavs interjera priekšmetu budžets būs 3500 eiro vērtībā. Apsveicam tevi. 1. Plānošanas kategorijā. Interjera plānos tu pati. Man nav iebildumu. Egita noteikti nāks talkā. Un 212. Pareizi? Jā, atkal 2. Atkal 2, tas ir, noteikti patiesībā Egita. Vai man būs ļoti daudz darba? Un tā! Es tieši uz šo scenāriju cerēju. Tev bija tā vīzija, ka tu varētu tomēr ņemt interjera kontroli savās rokās? Mazliet es tomēr padomāju, kā šitā vai tā. Gribu pielikt savu pirkstu tomēr arī. Jā, tavu pirkstu, savu raksturu, mēs saliksim kopā. Tieši tā. Absolūti priecājos par šādu te rezultātu. Atklāšu arī budžeta kategorijā. Bija arī opcija lūk šāda. Jā, un mums bija opcija arī lūk šāda. Tā kā tu esi notrāpījis pašu maksimumu, esi izlozējis, un lai visi skaidri redzētu attiecīgi izvēles un caurspīdīgums, kā arī mēbeles saliek paši un IKEA plāno. Arī tādas opcijas bija, bet tu, lūk, esi izvēlējusies to skaisto zelta ceļu. Apsveic tevi! Paldies! Manuprāt, būs ļoti interesanti. Es nevaru sagaidīt. Es arī. Es atceros, ka pie skapja tu teici un biji priecīgi par to, ka tu izvēli, ka būs jāplāno pašai. Jā, kāpēc tā? Es gribu pielikt savu pirkstu nedaudz. Es domāju, ka mana gauma ir tikai mana. Bet tagad ir arī jāmēra viss, un arī tas nav satraucoši. Iemācīšos. Gatavs. Es nomērīšu arī griestu augstumu. Jā. Es sapratu, ka ir šis dīvāniņš, kurš arī paliks. Jā, dīvāniņu es gribu saglabāt. Tas ir man mīļš. 85. Tas ir metriņš. Teikt var sākt visus elements bīdīt. Jā, tā kā Tetris. Jā, tas ir tiešām tā kā Tetris, jā. Forši viss ir samērīts. Tagad tev ir atbildīgais moments jāizpilda mājas darbs. Ja? Un mēs ar tevi tiksimies IKEA veikalā. Tu iepazīsies ar dizaineri, un tad jau kopā varēsim sastrādāt kaut ko beigas skaistā. Super! Labi, tiekamies! Čau! Roberta, šī ir tava dizainere Ieva. Čau. Čau! Ieva, Robertai ir istaba, kurā notiek viss. Tu esi sagatavojis savu mājas darbu. Jā, Un es esmu... tur ir tava vīzija. Jā. Es gribu redzēt.
Es esmu kaut ko šo to mazliet salikusi kopā. Kaut kādi elementi, kas mani uzrunā, varbūt krāsiņas, varbūt kaut kāda kopēja aura. Šo es pieliku, jo man ļoti patīk ideja par tādu baldahīnu. Nu, un tonīšu arī, man liekas, aptuveni var redzēt, ka kaut kāds ir tas raibumiņš, bet kaut kas tāds blāvs, mazliet violetīgs, varbūt kaut kāds gaiši zaļš, gaiši rozā, tāds piezemēts. Ieva, tu esi gatava atklāt savas kārtas? Jā. Es teikšu, ir diezgan līdzīgi. Jā, lavandīgie toņi. Un lavandīgais ļoti labi iet kopā ar to zaļo, ko tu jau esi īstenībā pati pieminējusi. Tas ir paklājs? Tas ir paklājs. Ļoti kičīgs, ne? Un viņam ir maza tāda sārta līniņa, kas sajies kopā ar... Jā, es saprotu par paklāju, bet es nekādīgi nevaru saprast, vispār kādu. Tekstila vispār ir ļoti svarīga telpā, jo tie piedod to mājīgumu. Te man ir arī 3D. Apmēram, varbūt varam... Es jau visu redzu, es esmu šokā. Es pieliku aizskarus, lai tu vari norobežoties, bet tajā pašā laikā arī tos plauktus var izmantot kā naktsgaldiņus. Man tad liekas ļoti interesantas divāna novietojums. Es nekad mūžā nebūtu iedomājusies viņu tur nolikt. Es gribu ieteikt, ka ar jebkuru mēbeli var radīt zonu. Līdz ar to mēs te izveidojam tā kā nelielu, varbūt gaitenīti, bet šajā gadījumā viņš ļoti labi kalpo tev kā riteņa novietne, un tas tiešām neiejaucas tavā dzīvojumā telpā. Jā. Es esmu ļoti priecīga, ka Roberta visu laiku saka, wow, cik forši, jā, ļoti forši. Un es domāju, ka tagad mēs varētu kaut ko no šī visa aiziet un apskatīt arī dzīvē. Jā. Tā, tu mums rādīsi gultas. Jā, svarīgi ir arī papildus vieta, un šai gultai tā ir tik liela, cik tā pati ir liela. Visā apakšā tu vari izvietot visu, kas tev nepieciešams, un mazās telpās tas tiešām ir ļoti noderīgi. Bet tas nav, protams, vienīgais variants. Nu, lūk, un tas ir arī ļoti labs variants. Tāds varbūt klasiskāks, ko visi vienmēr iedomājas, atvilknes zem gultas, bet bieži vien cilvēki arī to neizmanto. Nu, redz, mēs varam arī novietot sezonālas lietas vai arī papildus gultas vēl tur. Man šis liekas ļoti ērti. Divās atvilknēs. Nu, meitenes, šie ir tie plauktiņi, ko es esmu paredzējis Robertai. Man liekas, viņiem tik ļoti forši spēlēties, nedaudz kā ar Lego. Tu vari tiešām viņus likt gan pa diagonālīti, viņi kopā precīzi sajiet pa stūrīšiem, gan vienu uz otru, un tā tu vari celt, ko tu vēlies, sākot no apakšas, tā arī ejot vienkārši uz augšu. Kaut kas jauns pie mums, tomēr ļoti noderīgs arī tavā telpā varētu būt. Šādas durvis, kas kalpo kā istabas sadalītājs. Hello! Čau! Šis variants īstenībā ir ļoti labs, ja tu tiešām gribi noslēgties tā pavisam. Kā tev patīk, Robert, šis variants? Vai, piemēram, tev labāk gribētos ar tekstilu tomēr? Man labāk patīk viegli aizskari. Šis tomēr, ja tiešām, kā teica, gribās atdalīt kā istaba no istabas. Labi, Robert, tagad, manuprāt, priekšā ir tavs vissatraucošākais brīdis, kad tu savu telpu jau ieraudzīsi tikai tad, kad tā būs pilnībā gatava, kad mēs arī jau to būsim apčubinājušas un iekārtojušas. Protams, tev jau ir nojausmi, jo tu redzēji skices, gan tev ir savas skices, gan Ievas skices, bet tik un tā rezultātā droši vien tas būs foršs pārsteigums. Jā, gaidīšu nepacietību. Čau, šī ir pilnīgi cita istaba. Ļoti smuks tonis. Liekas, tā kā ceriņu ziedēšanas laiks. Es atceros pēc tām vizualizācijām, ka te bija ļoti interesantas plānojuma pārmaiņas paredzētas. Jā, nu daļēji, jo gulta īstenībā paliek tajā pašā vietā. Nu tas, jā, tā niša ir kā radīt gultēt. Man atmiņā palicis, ka šeit bija kaut kas sarkans.
skatoties katru no tiem plāniem, jo sarkanais būs nedaudz tajā pusē. Tie būs aizskari. Šeit tā kā varēs aizmirst ciet. Bet aizskaras liksim arī pie šīs sienas tādas pašas, tikai īsākus. Tur sanāca tā galerijas siena? Galerijas sienu mēs tomēr pārcelsim, jo mēs ar viņu nospriedām, ka viņa vēlas to savā guļamajā stūrītī. Šeit tomēr atstāsim vietiņu, būs tāda neliela komodīte, bet tā būs tāda personalizētā. Tā nav tāda komoda, ko tu vari ieiet IKEA nopirkt. Šo mēbeli, kas saucas Besta, viņu var sataisīt dažādās kombinācijās. Un patiesi iepriekš viņu nebija īstenībā izveidojusi kā tādu augstu komodi. Un tādu šoreiz izveidoju. Es redzu, ka darba tev vēl ir daudz. Es tagad pakluso ātri laidīšos projām un atstāšu tevi šeit. Visus tos krūvēt un salikt smuku pa vietiņām. Tad tiekamies nedaudz vēlāk. Jā. Tu būsi daudz vairāk sastrādājusi. Super, labi. Nu, čau. Tā, Ieva, es redzu, ka tu esi čakli pastrādājusi. Vēl mēs visu nerādīsim, kādi skaistam ir tapuši. Bet kas ir svarīgi nelielā dzīvoklī, ir saprast, kā pareizi visu kaut kur smuki saorganizēt. Un es sapratu, šodien mums būs paraugu demonstrējums, kurā tu iesaistīsi arī mani par to, kā tad izmantot šīs te kastes zem gultas. Pirmkārt, es gribu ieteikt vienmēr izvēlēties gultu ar vietu papildus mantu uzglabāšanai. Kā piemēram šeit tās ir 2 kastes. Telpā, kur tiešām ir maz vietas, varam izmantot šādus vakuuma maisus, sezonālās lietas, papildus gultasveļu, varam kompakti uzglabāt šajās kastēs. Tam tad ir vajadzīgs putekšķūdzes un visu, ne? Jā, komplektā nāk 2 maisi, saliekam visu, kas nepieciešams iekšā, aiztaisam kārtīgi, noslēdzam ciet. 2 reizes šaurāks, ja pat ne 3 reizes vai 4 reizes. Jā, ciet. Un tādā pašā veidā mēs varam piepildīt un izsūkt otru maisu. Var izvietot kastes, pieņemsim šādas caurspīdīgas. Viņas tiešām šeit ļoti labi ieiet, tajā pašā laikā tu tiešām redzi, kas tur ir iekšā. Ērti paņemt. Cik viņas smuki saguļās. Ir pilnīgi tādā kā Lego ieiet viss ļoti perfekti. Tā kā mūsu dalībniece Roberta nodarbojas ar jogu un sporto, tad viņai bija arī šāds jogas matricīts. Mums ir pieejams šādas gumiņas, kas īstenībā ir paredzētas perforētajam dēlim pie sienas, tādam organizatoram. Jā, sapratu. Skadis, jā. Un viņas var aplikt ērti apkārt, lai šis paklājiņš nerulējas vaļā. Pamēģini tu pa vidu un vēl vien lejā. Forši, ne? Jā. Es pati to kaut kad nesen atklāju un likās ļoti ērti. Šādā veidā viņi var, piemēram, uzglabāt arī kaut kur citur. Varbūt ir kādi pakaramie pie griestiem. Pārvadāt arī daudz pašāk. Kāda domā, kas šis ir? Ja es nemaldos, tad pēc šiem iedalījumiem tas ir kaut kas virtuvē paredzēts. Jā, bet mums šeit tomēr nav virtuve. Jā. Bet tieši to es gribu arī parādīt un lūgt tev arī saskrūvēt šo, kā mēs šādu virtuves organizatoru varam izmantot arī guļamistabā, viesistabā vai kādā garderobas telpā. Cik interesanti. Tā kā, labi, es ķeros klāt. Šitā un šitā un šitā. Un šajā gadījumā, ja atvilkne ir arī mazāka, ir iespējami viņu nogriezt arī īsāku. Līdz ar to pielāgot var pilnīgi gandrīz jebkam. Un te var likt visu kaut ko. Rotas, kaklasētas. Kosmētiku, dažādus mazus sīkumus. Vienā galā. Čiks. Jā. Tas ir arī viss. Jā. Un pašos galos vēl. Galos. Tad viņš tā iekliksēs. Jā. Viņš tā smuki sasēdās viss kopā. Tas bija burtiski 1 minūte. Organizers ir gatavs. Skaties, kā mēs viņu ievietosim. Perfekti. Vienkārši perfekti. Un ir arī šāds virtuves organizators. Un volā, viņš uziet šeit virsū. Viņš ir šitā sanāk mobilis diezgan. Jā, tu pat vari viņu pārvietot. Pieņemsim rotas lietām. Un šo mēs atbīdam. Viņa rekatē, piemēram, ar kosmētiku. Jā. Saliekam iekšā. Jā, īstenībā ideāli sanāk. Vienīgais, kas ir jāņem vērā, jāpaskatās, ir šī te... Pat īsti nē, jo viņu var piegriezt. Viņu var piegriezt, jā. Jā, pareizi. Protams, pirms
šo visu var pārbaudīt atvilknes izmērus, bet principā, jā, visu var pielāgot. Nu, sveiki, kontrole ir ieradusies, meitenes. Čau. Kas ir izdarīts? Viss. Viss ir izdarīts. Redzi, ļoti labi. Ļoti labi. Pareizi. Roberta ir ilgojās nokļūt beidzot mājās. Es ticu, jā, pēc tik ilga laika un pēc tik krāšņām pārvērtībām varētu būt, ka ir dubulta nepacietība nokļūt savā gultā. Cik bagātīgi ir tava iztēle? Tev parāda tādu dizainu 3D zīmējumu. Tu uzreiz vari tā vizualizēt, iedomāties, kā tur izskatīsies? Patiesībā nē. Nē, man salikt to visu virtuāli bija interesanti, bet es to īsti nesasaistu ar savu istabu, tā kā es ļoti, ļoti gaidu redzēt realitāti. Es domāju, mums laiks doties augšā, apskatīt tavu jauno visistabu. Visistabu? Ejam skatīt visistabu. Ejam! Ir tik mājīgi! Te vienkārši būs vissaldākais miedziņš. Man ļoti patīk telpas koptels. Sajūta ļoti, ļoti forša. Kādu es gaidīju, mājīga un tāda mana. Es centos kaut ko tādu izdarīt, bet man nesanāca. Tā kā to visu nodalījumu, šito zonējumu, šī tik mājīgi. Un šeit tomēr tādu citu sajūtu, ka ir tā kā, jā, viesistaba. Man patīk krāsas. Ir tieši tā, kā es gribēju. Tāds balans starp mierīgo, bet arī spilgto. Un ir pietiekami interesanti, stimulējoši, bet nav pārmērīgi. Mēs par televizoru novietojumu domājām, lai var gan skatīties no divāna, gan no gultas, un man šķiet, ka tas tā arī perfekti sanāks. Tev iepriekš bija televizors? Jā, viņš tur uz bēdīgas taburetītes stāvēja. Nu, šī zona ir diezgan līdzīga kā iepriekš. Tev bija ar garu, plašu galdu. Šitas galds bija vienīgais, bet šits arī tik labi iet ar viņu, ar šito visu kopā piestāv. Un tad man te viss ir par rokai, ko es varētu gribēt kaut kādiem, nezinu, rokdarbiem vai jebkam. Te var drēbes droši vien, vai ne? Zeķēm, somām. Paskaties kosmētikai un, protams, vēl sadalītāji, organizatori. Tas modernais galdiņš, klausies, nu? Jā, tas bija manā vēlmju sarakstā, un man prieks viņu te redzēt. Tas ir gaisa atsvaidzinātājs, mitrinātājs, viss kopā. Attīrītājs un filtrētājs. Manuprāt, šī telpa tagad kalpo kā tāds labs piemērs ikvienam vienistabas dzīvoklim par tām daudzajām iespējām, kādas var būt, ka tie, kuri saka, man jau vienistabas dzīvos, tur neko nevar vispār pasākt un izdarīt, un tā var. Var, ja piedomā, un, protams, ja ņem talkā arī palīgus. Nu, super, es tev reāli apskaužu. Cik jūs jau vērtas iekārtoju? Jā, mums ir daudz vietas, un vispār, ja mēs iepriekš tā sākām nedaudz tā, nu tā kā kontroli un tā, bet paskaties, jūs jau pat dejas sākat griezt. Tieši tā. Te var darīt visu no dejām līdz jogai, jebko. Un man patīk tā doma, ka ja arī sanāk draugi uz tavu raidījumu skatīšanos, tad tomēr arī rekur uz gultas malas var piesēst. Jā. Šeit var apsēsties, tur ir krēsli, un visi skaisti skatās un bauda labu atmosfēru foršā interjerā. Jā. Nu, bravo! Nu, tiešām, paldies! Man šķiet, ka ir ļoti labi iztulkots tas, ko es sagatavoju, ko es iztēlojos, tādā ideju un sajūtu līmenī. Tas ir te reāli realizēts.
labais, ne? Es ļoti ceru, ka ar šo piemēru mēs esam iedvesmojuši arī jūs pārveidot jūsu visistabas. Lai izdodas! Tā kā skolotāja istaba, tas skolotāja istabā. Nē, nu viņš viss te bija iekšā. Jā, tā nedara. Tu pateici priekšā, ko es varu sagaidīt, kādā krāsā būs sienā. Kas viņam ir ar to solfedžo? Nu, ko viņš nejēdz? Nu?